Labdien! Apskatīsim vēl vienu matemātikas uzdevumu. Divām funkcijām ir jāatrod kopējo risinājumu. Sastādām tabulu ar x vērtībām, kuras ievadām paši kaut kādā x intervālā, y un z funkciju vērtības aprēķinām atbilstoši viņu formulām, un tad no šīs tabulas izveidojām grafiku. Grafikā mēs redzam, kā funkcijām ir divi krustpunkti. Tad kopējais risinājums funkcijām ir šo divu krustpunktu koordinātas. Nu, kā to var aprēķināt? Sākumā veidosim tāpat tabulas kā citos uzdevumos zem šī grafika diviem punktiem. Paņemsim no pirmās tabulas 2 punkti, tad līdz ar to mums ir vajadzīga tabula ar 2 kolonnām, ar visām y un z formulām. Pirmam x-am piešķirsim vērtību, pieņemsim -6, otram punktam aptuvenā vērtība, lai ir, pieņemsim 8. Lai ir 8. Ja mēs x būtu atraduši īsto, tad funkcijām vajadzētu būt vienādām y un z funkcijām. Šeit mēs redzam, ka viņu funkciju vērtības nav vienādas. Un solveri šo prasību, lai divas šūniņas būtu vienādas, diezgan problemātiski ievadīt. Tāpēc šeit rīkojamies viltīgāk. Apakšā izveidojam vēl vienu rindiņu, kurā aprēķināsim šo divu funkciju starpību. -z no x. Divu funkciju starpība. Aprēķināsim starpības pie izvēlētiem x-iem y mīnus z. Starpība ir tik, cik mēs redzam. Mēs redzam, ka funkcija starpība ir ļoti atšķirīga no nulles, bet mūsu mērķis, ja funkcijas gribam, lai viņas būtu vienādas, lai funkcija starpība būtu vienāda ar nulli. Tā arī rakstām. Mērķis vienāds ar nulli. Tagad mēs varam arī iet solverī. Pirmam punktam un otram punktam. Palaižam solveri, nodzēšam tā saturu, ja tur kaut kas ir bijis tajās šūnās. Tad pirmam punktam mērķis ir šī starpība, viņai jābūt otrajā rindiņā solveri value of 0. Mainīgā šūniņa ir augšējā šūniņa, x šūniņa. Skatāmies solve. Un mēs redzam, rezultāts ir 0, bet neskāpēc x ir tagad pozitīvs un vienāds ar 7. Kas te ir noticis? Te ir notikusi viena nepatīkama lieta, kā, ja mēs atgriezīsimies atpakaļ solverī, te mēs arī varam to pieprasīt. Tad solverim apakšā zem tā papildus loga ir viena rindiņa, kurā ir aizliegts negatīviem skaitļiem būt x-am. Tad šo ķeksīti jāizņem, lai mēs varētu aprēķināt pareizo punktu. Savādāk viņš meklēs tikai starp pozitīviem skaitļiem. Un starp pozitīviem skaitļiem viņš, protams, atrod otram punktam koordināti. Tad ņemam ārā šeit
Jā, tad, te vajadzētu iziet ārā, atkal ievadīt -6, un vēlreiz palaist solver. Tagad viss ir saglabājies, solv. Mēs redzam, ka, ir atrasts pirmais punkts, -5,3. Apstiprinām to. Viņš lēc atpakaļ, jo mums ir šeit ķeksīts, viņu jāizņem ārā, atgriezties solver logā. Ja? Tā, to pašu izdarām otram punktam. Solver, nodzēšam iepriekšējo. Otrā punkta mērķis ir tas apakšējais šūnas saturs. Viņam būt pa 0, mainot augšējo x vērtību. Ja? Un to ķeksīt var atstāt, var arī ņemt ārā. Jo šeit būs pozitīvais skaitlis visdrīzāk. Solv. Mēs redzam, ka šeit tagad otram punktam tik tiešām ir pozitīva vērtība. Līdz ar to mēs varam apgalvot, ka uzdevums mums ir izpildīts, ar ko es arī jūs apsveicu.